Nākamajam vārdu dosim Artim Paprikam, sabiedrību citai politikai valdes loceklim un Vidzemes augstskolas profesoram. Labdien, dāmas un kungi! Vispirms, liels paldies par to, ka jūs mani uzaicinājāt arī uz šo savu konferenci, jo tas ir liels gods, un patiesībā es arī varu nodot jums sveicienus savā ziņā arī no visiem mūsu biedriem un kolēģiem sabiedrību citā politikā šajā dienā, un es mēģināšu savā uzstāšanās, es atvainojos, ka šeit uz slaidiem būs angļu valodā, bet es, protams, runāšu visu latviski, un es nepaspēju vienkārši pārtulkot dažas lietas. Es domāju, ka arī jūs varēsiet saprast, par ko iet runa, skatoties vienīgi to. Un es gribētu varbūt paturpināt to, ko uzsāka mans kolēģis Runčkungs, un nedaudz iezīmēt to, kur atrodas mūsu valsts patreiz, manā izpratnē, un kādi izaicinājumi mums ir tuvākajos gados priekšā, ko mums vajadzētu sasniegt un kur mums ir grūtības. Un es varbūt sākšu ar tādu nepārāk, teiksim tā, pieņemtu pieeju ne sabiedrību citai politikai, ne, protams, LSDSP aprindās. Es gribētu sākt ar to, ka pateikt tādu izteikti nacionālistu vai nacionāli orientētu cilvēku definīciju Latvijas valstī vai valstī kopumā. Ja jūs prasat patiesam nacionāli orientētam cilvēkam, kāpēc ir vajadzīga neatkarīga valsts? Tad šis cilvēks teiks, ziniet, man ir vajadzīga neatkarīga valsts tāpēc, vai man ir vajadzīga neatkarīga Latvija tāpēc, ka tikai šeit un vienīgi šeit, savā dzimtenē, es kā cilvēks, kā indivīds, kā tautas pārstāvis varu realizēt sevi vislabāk. Un tagad, ja mēs paskatāmies uz reālo dzīvi, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka desmitiem tūkstoši cilvēku no šīs valsts brauc projām, brauc uz Angliju, brauc uz Īriju, brauc vēl nezinu kur. Mēs zinām, ka, un šī bildīte ir radusies apmēram gadu atpakaļ, tad, kad bija internetā tāda spontāna balsu vākšana par to, ka vajadzētu Latvijai pievienoties Zviedrijai. Līdz ar to cilvēkiem patiesībā ir zudus uzticība savai valstī, un cilvēki saka, ka, ziniet, viņi patiesībā šajā valstī vislabāk nejūtās. Tie cilvēki, kas ir aizbraukuši uz Zviedriju, kas ir aizbraukuši uz Angliju, viņi saka, ka viņi jūtās tur labāk un viņi spēj sev labāk realizēt šajās valstīs, nevis Latvijā. Līdz ar to ir acīm redzama krīzes situācija, ka cilvēks, kas ir veidojis šo valsti, kas ir gājis uz barikādēm, kas ir gājis demonstrācijās, viņš kaut kā netieši atzīst, ka tā nav tā valsts, kas viņam dod labākas dzīves iespējas. Ja mēs ejam nedaudz tālāk, mēs redzam arī tos iemeslus, un šeit ir parādīta uzticība valsts institūcijām, pirmām kārtām parlamentam un valdībai. Un man ir jāsaka, ja šie dati pēdējie ir no decembra pagājušajā gadā, tad mums jau ir redzami jaunie dati no decembra šajā gadā, un tās abas līknes, tās abas strīpiņas ir vēl tuvāk pietuvojošās nulles līnijai. Principā uzticība gan parlamentam, gan valdībai ir zem 10% un knapi virs nulles. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē patiesībā to, ka ja mums nav šī te vertikālā uzticība starp sabiedrību no vienas puses un valsts institūcijām un it kā valsti no otras puses, mēs neesam spējīgi tikt ārā ne no vienas krīzes, ne no vienas dišķibeles, jo vienalga, ko politiķi teiks, vienalga, ko valdība teiks, būs ļoti grūti to īstenot, jo sabiedrība tam neticēs. Mums nav šī te vienotības elementa, un sevišķi tiem cilvēkiem un politiķiem, kas ir sociāli orientēti, un starp jums tāda ir daudz, nav šī te solidaritātes elementa. Bet tā ir tikai pusvaina. Ja mēs skatāmies tīri analītiski un akadēmiski, tad vēl lielāka problēma ir tur, ka paralēli šai neusticībai, kas ir vertikālajā līmenī, mums nav uzticības horizontālajā līmenī. Un par horizontālo līmeni es šeit gribētu runāt, ka mums nav uzticība starp cilvēkiem kā tādiem. Mēs viens otram vairāk neticam. Mēs neticam biznesa aprindās, mēs neticam vienkārši darījumos starp cilvēkiem. Un tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka mums ir sabiedrībā tradicionāli ļoti maza iesaisti nevalstiskajās organizācijās, arotbiedrībās vai vispār sektorā, kas nav īsti valstisks vai pat partisks. Es šeit nerunāju par iesaisti partijās, bet vienkārši mums trūkst aktīvi cilvēki.
Mēs sūdzamies, mēs it kā neesam apmierināti ar to, kas notiek šajā valstī, bet mēs neesam spējīgi organizēties. Un šeit apakšā šie dati, tas gan ir angliski rakstīts arī, bet šeit ir pateikts, ka 65% no Latvijas iedzīvotājiem patiesībā nepiedalās pilnīgi nekur. Tikai 11% ir pateikuši, ka viņi pieder baznīcai, un Latvijas gadījumā tas nebūtu nenozīmē, ka viņi ir aktīvi draudzes locekļi. Un tikai 10% ir dažādu arotbiedrību locekļi, kas arī ir ļoti mazs procents salīdzinot ar, teiksim, normālo vidējo līmeni Eiropas Savienībā. Tas patiesībā nozīmē, ka tas mērķis, ko mēs, tie, kas bija uz barikādēm 90. gadu sākumā, 80. gadu beigās, kas gāja demonstrācijās, mēs gribējām izveidot vienu atbildīgu sabiedrību ar atbildīgiem pilsoņiem, kas spēj uzņemties atbildību par sevi un par savu valsti. Mēs lielā mērā esam izveidojuši, diemžēl, egoistu grupu, kur cilvēki domā katrs par sevi, un viņi nav spējīgi viens otram uzticēties. Te ir dažādi iemesli, objektīvi un subjektīvi, bet tas ir viens fakts. Un, ja mēs paskatāmies uz šo teikumu augšpusē, kas ir no Emīla Durkheima, viens no 3 lielākajiem politikas, socioloģijas un filozofijas dižgariem 19. gadsimtā kopā ar Maksu Vēberu un Karlu Marksu, tad šeit Emīls Durkheims tieši par to runā. Viņš saka par to, ka nav iespējams uztaisīt vienu normālu sabiedrību un vienu normālu valsti, ja šī savstarpējā uzticība iztrūkst. Un, kā mēs redzam, mums Latvijā šī ir viena no problēmām. Ejot atpakaļ vēl uz iepriekšējo slaidu, runa ir par sociālo problēmu. Mēs, daudzi no mums, varbūt mazāk starp šeit vecajiem LSDSP biedriem, bet arī es, būdams jauns students 90. gadu sākumā, es biju pārliecināts labējo ideju pārstāvis. Es domāju, ka pirms mēs kaut ko pārdalām, mums vispirms ir kaut kas jāuzkrāj. Man bija apnicis komunisms, man bija apnikusi regulējušā padomju sistēma, katram jāuzņemās atbildība. Tā bija mana pārliecība. Un tad jau redzēsim, kā būs tālāk. Pie kā tas viss ir novedis? Džordžtaunas zēni, Vašingtonas konsensus, neokonservatīvā politika. Tas ir novedis patiesībā pie tā, ka mums ir izveidojusies valstī dramatiska sociālā nevienlīdzība. Un ja mums ir dramatiska sociālā nevienlīdzība, kur lielākā daļa cilvēku patiesībā, atzīsim to, ir nabagi, mums ir ļoti grūti šiem cilvēkiem prasīt un aicināt, lai viņi ir aktīvi politikā, lai viņi ir domājoši politikā un lai viņi spēj pieņemt šos lēmumus, teiksim, domājot par kaut ko, kas ir vajadzīgs valstī un sabiedrībai kopumā, ja viņiem nav no kā iztikt. Nevelti stabila demokrātiskā sistēma ir tādās valstīs, kurās ir spēcīga vidusšķira un kurās ir pēc iespējas maz nodrošināto. Šeit iepriekšējie kolēģi Dnevičs kungs un Runčs kungs arī pieminēja Viliju Brandtu. Ar ko tad Vilijs Brandts bija pazīstams Vācijā? Ne jau tikai to, ka viņš bija sociāldemokrāts. Vilijs Brandts izdarīja 2 lietas. Pirmām kārtām viņš turpināja savā ziņā Konrāda Adenaura iesākto lietu, noenkurot Vāciju Eiropā pēc 2. pasaules kara. Bet vēl vairāk, ko viņš izdarīja, viņš 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā atbildot uz studentu nemieriem, pateica vācu valodā, tas skan apmēram tā, mēri demokratija vāgen. Tas nozīmē, mums vajag padziļinātu demokrātiju, mums vajag lielāku līdzdalību, mums nav jābaidās no demokrātijas, mums nav patiesībā jābaidās no tautas. Tas, ko 68. gads līdz 77. gads izdarīja Vācijā, Francijā un daudzās citās Eiropas valstīs, bija patiesībā mainīt vērtību sistēmu. Viņš padarīja Vācijas sabiedrību, Rietuma Eiropas sabiedrību par vienu normālu, sociāli orientētu sabiedrību. Un tie aizsākumi Vācijas gadījumā, un šeit ir daudz piemēru, kurus mēs varam vilkt paralēlus ar Latviju. Tie aizsākumi ir meklējami Vācijas konstitucionālajā pirmajā sajietā pēc 2. pasaules kara 49. gadā, kad sanāca kopā konservatīvie, kristīgie demokrāti un sociāldemokrāti, un pirmajā runā, ja jūs paskatīsieties dokumentus Vācijas Bundestagā, tika pateikts, ka mēs šeit esam kopā sanākuši, lai uzceltu tādu valsti, kur nevalda egoisms, kur mēs ierobežojam bagāto varu pār nabagajiem un kur valsts rūpēsies par visiem cilvēkiem vienādi, neatkarīgi no viņu sociālā stāvokļa un piederības. Un tas nozīmē sociālu tirgus ekonomiku.